Tātad šis tutoriāls ir par malkas pagales veidošanu 3D mākslas. Ejam uz Create, standarta primitīvais un Tube izvēlamies. Es velku pirmo diametru ir kopējais, peli nelaiž vaļā, jā. Un tagad atlaižot peli vaļā, velku uz iekšpusi. Un te veidojās, atlaižot vaļā, tagad man veidojās trešais. Nu, lūk, klik. Izveidojos tā kā tube trubiņa. Šeit ir rādījus. Viens ir lielāks, viens mazāks. Jūs paeksperimentēt. Tā, šitais ir pirmais rādījus, ir ārējais rādījus. Es tagad ne pēc izmērēm taisīšu, lai nav garš tutoriāls. Un otru rādījus mēs samazinām velkam uz leju, kamēr nulle ir. Vai arī var ierakstīt ar roku. Tas ir iekšējais diametrs. Un mēs tagad redzam, kā nav viducītī tas iekšējais diametrs caurumam. Un augstumu šitam var regulēt. Tagad, kā mēs viņu nošķiļam, tā kā sašķeltu malkas pagali, šeit tepat pie parametriem slice ir apgriezt, un šeit ir tā kā grādos apgriež no cik līdz cik, un jūs velkat, un sanāk tā kā pagalīte. Es parotēšu un varēšu saprast. Nu, lūk, šitais te ir mums uztaisīts. Tagad, ja nepieciešams, es nokopēšu un būs tā kā atsevišķā trubiņa, kas ārpusīte būs tā kā mize, ja? Šitais būs iekšpagaltā, respektīvi divdaļīgs. Būs tas gaišais koks un ārējā miziņa tumšā. Nu, lūk, tagad es izdaru tā. Es pabeidzu šito darbību, paņemu parasto kustināšanas instrumentu, lai viņš ieselektējās. Vēlreiz ieselektēju, lai ir ieselektēts. Un tagad zem tools, atvainojos, edit, klonējam. Nu, lūk, un spiežu kopiju. Ok. Tagad ir tā, ka šeit mums ir viens virs otra divi objekti. Te var sarakstā redzēt Cube 1, Cube 2. Es tagad ieselektēšu un pārdēvēšu šo te, lai saprotu par serdene. Un šito te pārdēvēšu lēnām. Tur tā jāuzklikšana. Un miza. Lūk, es tagad ieselektēšu mizu un aiziešu uz Modify. Un viņam tikai to ārējo diametru resnāku pataisīšu, lielāku. Nu, lūk, viņš tā kā izvilksies uz āru, bet īstenībā mums būs divi tie te. Varbūt es uzreiz varētu iedot citu krāsu. Mēģināšu iedot citu krāsu, aiziešu uz materiāliem. Tā, iedošu. Nu, lūk, pieņemsim, šitais te būs ārējais. Es uzmetu viņu virsū. Un iekšējam es iedošu šo te materiālu, piemēram, vai arī šitais brunganais defaultā. Tagad es ieselektēju savu šitienu. Ja es metīšu virsū, varbūt es tam ārējam atkal nomainīšu. Bet, ja es esmu ieselektējis to te serdeni, tad te ir tāda funkcija, kad assign material to selection. Tātad jau caur šitienu uzspiežot, viņš iedos selekcijai šeit to te materiālu. Uzspiež pogu. Nu, lūk, tagad viņi te tāds tā kā gļuks veidojas, tāpēc, kad viņi viens ar otru vēl tā serdene sakrīt ar to ārējā mizas. Es paņemšu mizu un tagad rādījusu 2 palielināšu, tā kā cirtīšu viņu nost, te var redzēt. Ui, man nogrupoja, aizlecē, es īsāk. Nu, lūk, šitā te sanāk. Tā kā trubiņas to iekšpusi nomainu. Nu, lūk, tagad ātri mēģināsim noteksturēt un tad sagrupēt un tad varēs kopēt viņus daudzreiz. Ceru, ka tikāt līdzi šitam te, ko es izdarīju. Tā, ok. Tagad es ieselektēju šo te iekšējo, eju uz veids mašīnu materiāliem un man bija iepriekš nokopēts desktops un koka tekstūra. Šitam te brūniem uzmet virsū. Tā, vēlreiz uzmet virsū. Aha. Mums ir modifiers UVV map jāliek, kas atbild par tekstūru. UVV map. Un tagad es ulikšu to pašu boksu un apskatos, kas man te notiek. Gizmo jāpalielina, varbūt ir maziņ mums atkal tekstūra ir, jā. Palielinam. Lūk, tagad varētu būt ir tā, ka tā, lai iet pāri maliņām bišķiņ, vēl bišķiņ uzskailošu. Es paņemšu scale instrumentu un pastiepšu viņu tā te.
vienkārši lielāka. Var arī šādi pastiet. Un tagad nākamais solis mums vajag sarotēt, lai tekstūra šķiedri iet, garnis, kā jau sanāk tiem tur. Es ņemu rotācijas instrumentu un angle snap, lai es varu rotēt pa 90 grādiem. Lūk, un te tagad jāskatās. Manā gadījumā viņš zaļš izskatās. Pa šito te es rotēšu pa 90 grādiem, ja? Lūk, kaut kā tā. Es tagad sānskatā apstāstu, vai tiešām 90 grādi sarotēt. Izskatās, ka ir. Lūk, es tagad esmu dabūjis tā te. Ja gribi šķiedru, piemēram, te ieskatās šķiedru, var arī, nebūs tāds apaļīgais, tā kā, ir, kad kokam, kad iet tā kā centriski. Bet bez tā es domāju, ka var iztikt. Un te var sagriezt tā, varbūt, lai bišķi realistiskā. Tā, pārbaudu, apstos. Jā, smuki. Un otram šitam te, es ātri nokačāšu tumšāku tekstūru, ja, mīzas. Es tagad angliski nepaskatījos, kāda ir mīzā, bet, es pieņemšu šito tumšāko tekstūru. Es ātri nozakšu no interneta, aizņemšos. Un šitais būs tumšā tekstūra. Es viņu nesīšu uz veļas mašīnām virsū, šitiem te uz otro materiālu. Tā, es te nokopēju, uzmetu virsū. Ir viss smuki. Un tagad es uzmetu viņu virsū. Jā, tagad es esmu uzmetis virsū. Lūk, un nesajaucam, izējam ārā. Šitais te ir mums joprojām ar serdeni darbojos. Jāiziet no gizma ārā uz UVV map, jāuzspiež, lai iziet ārā. Un tagad mēs uz mizu uzējam virsū. Un mizei atkal atsevišķi UVV map jāliek virsū. Zem modify sadaļas, ja? Un atkal princips tas pats. Es boksiņu uzspiežu, atveru gizmo, varbūt maziņš mums ir scale instruments, gizmo aktīvs un scalēm lielāk. Un viņš atkal mums ir sagriezis to visu pasākumu. Tā, vēl bišķiņ lielāk, es paskailēšu, lai pārmalām iet. Lūk, un atkal nians tāda, ka noteikti tā serdena. Varbūt jau izskatās. Rek te var šķautni redzēt. Viņš sakrīt ar to kanti. Mēs ar rotāciju nodarbosimies. Angle snap ir. Es mēģināšu sagāzt pa 90 grādiem. Jā. Šādi te es pamēģināšu. Ceru, ka man ir 90 grādi. Ir. Un tagad es varētu parotēt, lai nav šitā šķautni te tāda pa vidu. Viņš te kubam sakrīt UVV map. Te tāds šķautni. Ja ieskatās ir. Jā. Tad vienkārši viņu vajag parotēt vēl bišķiņ. Tagad pa zilo. Tā, lai tur pazūd. Kaut kā tur jāpamēģina. Lūk, šādi arī sataisījām malku. Izējam no gizma ārā. Malks pagal vienu. Un tagad nākamais solis ir sagrupēt viņus. Tools. Nē, grupa. Un var iedot pagali. Tā. Ok. Un tagad vajadzētu viņu forši sagāzt zemē kaut kā. Protams, jūs guļas darbosieties. Es biju uzmodelējis pa 90 grādiem sagāžu zemē. Lūk, un tad nākamais solis jau ir, tad jākopē. Tagad manuāli varam turēt šiftu, ja? Šiftu nospiežam un kopējam. Copy. Un vēlreiz copy. Ok. Video copy. Es laiku šiftu nospiežu. Jūs noteikti to mākat. Ok, un tagad tur tā, jā, te tā ķimerēšanās būs jums jāsaliek tās malkas, pašiem jāsarotē pa bišķiņam. Var tagad izslēgt angle snap ārā un stingri rotējam te jāstās pa zaļo es rotēšu. Tad tā randomā kaut kā jāsarotē. Lai jums nav tur gļuki kaut kā, kad vai viņi viens otrā iet iekšā, tad jūs varat darboties tagad sānskatā. Lūk, un šitā te ir malks grēdiņa. Un tad jau, spēlēšanās ar pacietību un lēnā garā sabīt. Tas nekas varbūt kāds bišķi iegrimst iekšā, bet vizualizācijā tur. Un galvenais, lai nav trīs visi šitie vienādā leņķī, jo tad jau izskatās aizdomīgi, ja? Tad, vajadzēs tur tāds, lai random, tā kā nejaušības princips, ka viņi ir sagāsti, sabērti. Lūk, un tad tajā dizaina, tajā rāmītī, plauktiņā jāiedabū iekšā jums. Te var tā, kā saka, precīzāk darboties. Tā, lūk, un tad, jā, kādā brīdī jāpārbauda, lai nav tā kā, nav levitācija gaisā. Ko? Ceru, ka uz jautājumu atbildē, kā ar malku cīnamies un darbojamies tālāk. Man liekas, ka smuki sanāca. Vai veids?